Latgales attīstība, drošības pamats Latvijai un Eiropai. Ar šādu vadmotīvu Rēzeknē 2 dienu garumā izvadīts Latgales starpkongress. Pasākuma galvenā ideja ir turpināt meklēt risinājumus problēmu situācijām, valodas, publiskās telpas, izglītības, turisma un citās nozarēs, gan veicināt Latvijas sabiedrības kopumā izpratni par latgaliskajām vērtībām, kā neatņemamu visas Latvijas, ne tikai kultūrvēstures, bet arī mūsdienu elementu. 2022. gadā ir noticis Latgales kongress, tam ir pieņemta noteikta rezolūcija, un mēs redzam, ka daudzi punkti ir vairākas reizes diskutēti, vairākas reizes apspriesti, bet praktiska darbība vai nu notiek cīši lānai, vai nenotiek vispār. Sadarbība ir bijusi cīši dažāda, un mēs esam cīši lielas grūtības, joprojām ir sadarbība ar izglītības un zinātnes ministriju. Lielākās bažas rada skolu tīkla optimizācija, izglītības pieejamības mazināšana pierobežā, kā arī sistēmiska atbalsta trūkums latgaliešu rakstu valodas mācību stundu nodrošināšanai. Piemēram, šogad aizvien vēl tikai notiek sarunas par finansējuma piešķiršanu šīs programmas īstenošanai. Latgaliešu valoda būtu ne tikai tā valoda, ko daži runā mājās kaut kad, bet lai tā būtu tā valoda, kā tāda vēsturiski, kas arī ir bijusi, kas ir Latgales valoda. Un ir jāsāk ar skolu, lai faktiski no vienas puses visiem latgaliešiem būtu pieejama iespēja mācīties latgaliešu valodu un arī uzturēt latgaliešu valodu. Un otrkārt, lai visiem, kas nāk no Latvijas izglītības sistēmas ārā, lai viņi zinātu, ka ir tāda Latgale, ka ir tāda latgaliešu valoda, lai viņi zinātu, kā viņi skan. Pavisam starpkongresā piedalījās ap 50 dažādu nozaru eksperti no visas Latvijas 7 dažādās paneļdiskusijās. Pirmo ir saistīta ar Eiropas Savienības programmu Austrumu pierobežai un arī Latgales recepšu plānu. Ir mediju daļa, ir 2 diskusijas, kas ir saistītas ar izglītību. Vienā pastiprināti veritās iz latgaliešu valodu, otrā veritās uz izglītības kvalitāti un pieejamību. Ir atsevišķa diskusija par valodas atcerēšanu Latgales telpā un visvairāk tieši pašvaldību kasdīnā. Un ir diskusija par administratīvu teritoriālajiem jautājumiem. Spriežot par latgaliešu valodu plašsaziņas līdzekļos, uzsvērts, ka jau vismaz 10 gadu garumā vietējie mediji ceļ trauksmi par finansējumu un cilvēkresursu trūkumu, gan apdraudējumiem kvalitatīva satura tapšanai. No valstiskā viedokļa arī Latgales virzienā ir jābūt īpašākai attieksmei attiecībā uz reģionālajiem mēdījiem, iespējot viņiem numur 1 strādāt pašiem kā reģionālajiem, numur 2 attīstīt savas digitālās prasmes, numur 3 jau iziet plašākā nacionālā informatīvā telpā. Pašiem vai veidojot sadarbības, tas jau ir katra paša ziņā. Tāpat diskusijās aktualizēts jautājums par piederības sajūtu un drošību Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas pierobežā, kur jādomā gan par plašākām reģionālo mediju iespējām veidot analītisku saturu, gan par Nacionālo bruņoto spēku klātesamību. Faktiski 2 gadu laikā valsts robežsardze un bruņotie spēki ir novērsuši šo hibrīdu karu un spējuši atturēt. Tas viens, otrs, mēs redzējām arī mācības, kas tagad norit. Faktiski bruņotie spēki ir ļoti ātri pārorientējuši, rēģēt uz situāciju, pārorientējuši mācības namēs, kas ir lielākās mācības, un faktiski visas galvenās darbības notiek Latgalē pierobežā, tādā veidā arī parādot, ne tikai parādot to mūsu spēju, bet arī palīdzot valsts robežsardzei attiecīgi nodrošināt teritorijas kontroli. Šī forma reģionālais mēdījis ir valstiski, savā ziņā pat, es gribētu teikt, nozīmīgākā forma, jo tā ir tā sajūta, tā informācija, kas notiek ārpus Rīgas. Nav tā, ka saturs, ja ir latgaliski, tad viņam pēkšņi, nav auditorija vai nav interesi par to. Es pat teiktu, nereti ir gluži pretēji. Šodien arī pieminētais seriāls Fati, kuram droši vien ir ļoti labs skatījumu skaits, ir ok, bet tā ir izklaide. Svarīgi būtu arī novadīt šo ziņu un analītisko informāciju pie auditorijas. Starpkongresa dalībnieki cer, ka diskusijās izskanējušās idejas un aicinājumi valdībai mainoties sasniegs dzirdīgas ausis arī jauno ministriju un komisiju vadītāju vidū.
Tāpat Latgales starpkongress bija zīmīgs Latgaliešu kultūras biedrības 30 gadu darbības atskaites punkts. Tā kopā ar citām biedrībām, valstiskiem un nevalstiskiem sektoriem regulāri risina latgaliešu kultūras, valodas un ekonomikas jautājumus.